Par tām tirdzniecības vietām jūs viņas izvietojāt Rīgas apkaimēs. Jā. Ja nemaldos, tur vienas vietas laikam cena bija pāri pa 7,000 eiro, jā? Diezgan precīzi, jā. Jā. Un tagad izskatās, ka ir kaut kādas problēmas ar viņām. Mēs nebijām īsti līdz galam apmierināti arī paši ražotāji un piegādātāji, tāpēc mēs pārtraucām līgumu. Tiklīdz būs tas jaunais projekts gatavs, tad atbilstoši budžetā piešķirtiem finanšu līdzekļiem mēs turpināsim tās vietas atjaunot. Vai jūs plānojat no šī te ražotāja piegādātāja prasīt kaut kādu atbildību? Mēs prasām, mēs arī garantijas laikā esam vērsušies pie ražotāja, lai viņš novērš konkrēts trūkums, kas ir salūžs. Tas ir noticis, jā. Cik šādi moduļi ir iepirkti un cik no tiem vairs nav derīgi lietošanai? Iepirkti ir 22, derīgi lietošanai ir visi. Kādā mirklī konstatējot, tur arī bieži vien bija vandālisms arī. Bieži vien arī konstatējam, ka tur bija ražošanas brāķis. To ražošanas brāķi mēs esam uzdevuši ražotājiem novērst. Bet tad, kad jūs iepirkāt šos moduļus, doma bija, cik ilgi viņiem būtu bijis jākalpo? Tikai 2 gadus vai ilgāk? Nē, mēs jau nemainīsim. Jūs teicāt, ka jūs viņus nomainīsiet tikko. Nē, esošos uzliktos mēs nemainīsim. Tādi paliks. Esošos uzliktos pilnveidosim, upgradeosim, latviski sakot, jā. Un savukārt tās pārējās vietās, kuras šobrīd ir vecā tipa moduļi, tos mēs atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem gadu gaitā plānojam atjaunot jau pēc šī te uzlabotā risinājuma.